Interesanta tēma, par ko Nu, ko, sveiki visiem mūsu tiešraidē par lieko svaru vai vainīgi toksīni. Jā, šodien skatīsimies daudz un dažādas, kā saka, jautājums liekās svara jomā tieši caur biorezonanci, ko tad var izdarīt ar biorezonanci, ko var redzēt ar biorezonanci, ar šīm jaunākajām tehnoloģijām veselībā un skaistuma jomā. Šodien kopā ar mani ir biorezonanses speciāliste Dzīdra Drābe un tiem, kas būs visaktīvākajiem dalībniekam komentāros, mēs dāvinām veselības testu vai konsultāciju par visu, kas interesē attiecībā uz biorezonanci, vai arī, ja tu esi jau biorezonanses aparāta lietotājs, jā, tad noteikti tev būs kādi padziļinātāki jautājumi, kuros mēs varēsim jau tev smalkāk atbildēt. Nu, lūk, tā kā esi aktīvs un vinnē bonus. Ja? Nu, lūk, sveika, Dzidra, kā tu jūties? Jā, labdien, jūtos labi, beidzot vasara, ārā silts ir. Un domāju, šodienas tēma arī tāda interesanta mums ir, par ko var daudz diskutēt. Īstenībā tēma ļoti, ļoti plaša, jo tur ir tik daudz jautājumu, ka, protams, mēs visu šodien neapskatīsim, tikai varēsim tā kā pieskarties, uz kuru virzienu var meklēt un kādā virzienā virzīties, jo tas arī nosaukums liekais svars. Īstenībā, katram ir savs svars, ko mēs varam pieņemt un kas ir tā kā mums normāls liekas. Citam varbūt vairāk, citam mazāk, cits labi jūtas arī, ka viņam ir. Domāju, ka šeit arī nav nekādu problēmu šādam cilvēkam. Tā ziņā, ka viņam neietekmē viņa pašsajūtu. Bet vienmēr tomēr liekais svars nav normāli. Viņš ar laiku vienalga ietekmē veselību, gan sirds asinsvadu sistēmu, gan arī, protams, nieres, aknas un kaulu sistēmu, jo jānes te ir ļoti daudz. Līdz ar to, protams, ka cilvēkam vajadzētu būt normālu svaru. Vēl ievadā gribētu teikt, ka man pašai pienāca klāt svars ļoti menopauzes laikā, un pēc tam bija tā interesanti, ka man draudzenes divas, kuras jau bērnības, viņām jau no bērnības bija šī problēma, liekais svars, ko viņas gadu gaitā arī pieņēma, un tad viņas smējās un mani teica, mums jau nav problēma, jo mums jau tas svars tāds, kā bija, tāds ir, bet tev viņš izmainījās, un tāpēc tu jūties varbūt slikti, jo viņš tev traucē. Tas tādas vienkārši ievada domas, ka katram tas savs svars ir jāpieņem tāds, kā viņam ir labāk. Un varbūt arī pat nevajag tik ļoti uztraukties, bet vienkārši sekot savai veselībai un veselīgam dzīvesveidam. Jā, Inga, saki kaut ko tagad tu varbūt. Es atkal, protams, ka mūsu diskusija ar Dzidru ir dzīva, jā, un katram no mums var būt dažādi šie viedokļi, jā. Dzidra, piemēram, izstāstīja tā, un mans varbūt viedoklis var atšķirties, tas ir pilnīgi ok, jā, katrs mēs esam citādāki. Es esmu atkal no tiem cilvēkiem, kam tur pāris liekie kilogrami apgrūtina, kaut gan, protams, ka tīri no medicīnas viedokļa man liekas svara nav, jā, un tas viss ir, tā kā tikai manā galvā varētu teikt tā, ja, bet es zinu ļoti daudz dāmas, kurām tiešām tas 1-2 liekie kilogrami, viņi, uzreiz rada to lieko slikto sajūtu, un patiesībā tas ir ļoti būtiski, ja, un pats svarīgākais ir, protams, lai mēs justos formā, lai mēs justos labi. Un reizēm tiešām arī man, līdzīgi kā Dzidrai, līdz bērna piedzimšanai es vispār nezināju, kas ir liekais svars, un es ēdu visu, ko es gribēju, un es pat neaizdomājos, ka varētu būt kāds liekais svars. Bet bērni kaut kādā veidā izmainīja manu hormonālo sistēmu, izmainīja manu organismu, un, protams, kādu laiku es padzīvoju ar priekš sevis lieko svaru, bet tagad atkal esmu atgriezusies formā, kaut gan aizdomājos, ka varbūt pāris kilogrami liekie, kas ziemā uzkrāti, vajadzētu no viņiem atbrīvoties, bet tur tā ir tāda kombinācija. Un šeit arī mēs šodien ar Dzidru skatīsimies, ka katram ir tā sava kombinācija. Un varbūt viens cilvēks jūtās ļoti labi ar teiksim,
vairāk apaļumiem, jā, un viņam tas ir ok, un viņš jūtās ļoti komfortabli ar to, jā, un galvenais jau vienmēr ir tas, kā mēs iekšēji jūtamies, vai mums tas traucē vai netraucē. Un līdz ar to, ja traucē, tad mēs to risinām. Un šodien mēs gribam apskatīt, ko var ieraudzīt liekā svara kontekstā, kādi ir tie cēloņi liekajam svaram, ko mēs varam ieraudzīt ar bioresonanses mēraparātu, kas ir šāds aparāts. Jā, Rādīšu, lai cilvēki redz, pievienojams pie datora un var ļoti viegli nolasīt datus par jūsu ķermeni. Kā arī ir otra ir terapijas ierīce, jā, tā parādīšu, kā viņa izskatās, tāda maza ierīcīte, ļoti viegla, ar kuru mēs varam daudz ko darīt liekā svara kontekstā. Un šodien mēs pazīsimies, ko tieši mēs varam darīt un ko mēs nevaram darīt. Bet pirms mēs sākam varbūt smalkāk iet cauri, mums jau ir pirmie komentētāji forši, super, paldies, Kaspars raksta. Sveiki, mans svars ir 50 kg, ko es varētu iesākt? Tātad šeit visdrīzāk laikam jautājums ir uz otru pusi, ja, kad gribu vairāk uzņemt svaru, kas tipiskāk ir vīriešiem. Varbūt, Dzidra, tu varētu kaut ko nokomentēt, jo, es domāju, mums šī dzīvā saruna svarīgi ir pirmais tie, kas mums komentē, vai ne? Jā, tikai tīri pasakot to svaru, mēs nevaram zināt, cik viņš ir garš un arī viņa vecumu. Līdz ar to 50 kg tas neko daudz neizsaka. Ja viņam ir mazus svars, tad arī ejot cauri tas, ko mēs redzam testā, un arī tas, kas izrāda. Kas visbiežāk tomēr ir sakarā ar kaut kādām saslimšanām. Es domāju, ka šajā kontekstā mēs arī runāsim tālāk. Un tad varbūt arī Kaspars varēs uzdot kādu konkrētāku jautājumu, tā kā mēs iesim cauri to, ko mēs redzam testā. Un arī, jo pie testā mēs nosakam arī tur iespēju ķermeņa masas indeksu, un tur arī pie nepietiekāšā svara ir doti padomi, ko darīt. Testēšanas ierīcē notestējot, mēs to varam ieraudzīt. Nu, lūk, es skatos, Kaspars jau raksta, 1,75 m, 38 gadi. Tātad, Kaspars, skatāmies tālāk, Dzidrai jau ir sagatavota ļoti forša prezentācija, kurā varēs aprēķināt, vai īsti, kā saka, vai kaut ko mainīt vai nē, bet ja tev ir tā sajūta, ka vajag mainīt, uzraksti, ko tieši tu gribētu. Nu, ok, ir tev 50, bet ko tu gribētu, ja? Kāds tavs mērķis, muskuļu masa, svārs, kas tieši, ja? Un tad mēs varam jau tieši, ka mēs pietuvosimies tai tēmai, jau dziļāk tieši tavu tēmu arī apskatīt, ok? Nu ko, tad es palaidīšu mūsu prezentāciju. Tā. Tā, nu lūk. Nu ko, Dzidra, dod tev vārdu. Dzidra ir sagatavojusi mums ļoti skaistu prezentāciju, jā, un ja arī rodās kāda padziļināta jautājuma, kad ejam cauri prezentācijai, droši rakstiet. Dzidra? Jā, šo prezentāciju sataisīju vadoties pirms 3 gadiem. Man bija šeit tā īsi. Viens no pirmajiem, protams, ir šī iedzimtība. Tomēr gēnos ir ierakstīts, vai mums ir tieksme uz lieko svaru, vai arī viņa nav. Noteikti arī zinat, ka ja ģimenē lielākai daļai ir šis liekais svars, nu tad viņš ar gadiem arī var attīstīties. Bet ar to, protams, var cīnīties dažādām diētām, visu kaut ko ievērojot, bet iedzimtībai ir tomēr arī diezgan liela nozīme. Un tāpēc, ja mēs zinām, ka mums ir tieksme, tā kā iedzimta tieksme uz lieko svaru, mēs varam skatīties uz to, uz diētām, uz fiziskām aktivitātēm, lai šie gēni tā kā neņem. Pašā sākumā runāja, kur draudzenes no bērnības jau bija ar šo lieko svaru,
kas viņam bija iedzimts, un arī vecāki varbūt tajā laikā, jau, protams, neskatījās pat to, ka bērns apēš tā tad vesels, un nedomāja arī par to, ka vajadzētu kaut ko ierobežot viņam ēšanas ziņā. Tātad, to mēs visi zinām. Otrs, visu laiku domāju arī par šo Kasparu jautājumu, tāpēc, jo šodien mēs vairāk tomēr gribējām runāt tieši par lieko svaru. Ja viņš ir samazināts, jo pēc Kaspara tiem rādītājiem, viņš ir tā kā samazināts. Un vairāk mēs pieskarsimies liekajam svaram. Kas tad vēl rada lieko svaru? Protams, šī pārmērīgā ēšana. Kā visi zinat, ir cilvēki, kur kaut kāds stress, viņi šo stresu apēd. Var teikt, ir stress, un viņš ēd un ēd un ēd, jo ēšana ir otrā no lielākajām baudām cilvēku smadzenēs, un līdz ar to, ja ir bēdīgs stress, depresija, cilvēks grib saņemt arī šo baudu, un viņš viņu saņem caur ēdienu. Un tad šīs kalorijas arī uzkrājas, un rodas šis liekais svars, un nogulstējas arī mūsu ķermenī. Un līdz ar to ļoti svaru ietekmē arī psihosomātika. Ir cilvēki, protams, kas pie stresa neēd un varbūt krītas svarā, bet es domāju, vienalga šis ja būs ilgstošs stress, vienalga viņš radīs tieši lieko svaru, jo virsnieris nepārtraukti izstrādās adrenalīnu, kortizolu, un šis kortizols ir tas tomēr, kas liek organismam nolikt tātad šos tauku slānīšus, rezerves, lai būtu ko paņemt vēlāk. Arī pārmērīga ēšana reizēm rodas tāpēc, ka organismā kaut kas trūkst, kā organisms jūt, ka viņam kaut kas trūkst, un viņš visu laiku prasa, lai cilvēks uzņem šo ēdienu, un kamēr atradīs šo vienu vielu, kas varbūt viņam trūkst. Tāpēc arī pie dažādiem minerālu vielu trūkumiem vai vitamīnu trūkumiem, no vitamīniem vairāk ir B6, B12, A un D vitamīnu trūkums, kas varbūt liek pastiprināt ēst, un arī minerālu vielas, kā varbūt selēns, hroms, cinks, mangāns, ja trūkst, tad arī cilvēkam rodas šī tieksme vairāk ēst un uzņemt pārtiku, un meklēt beidzot, kurā kā pārtikā tad beidzot būs šīs vielas, lai organisms labi justos. Vēl lieko svaru izraisa šie toksīni, un gan vispār jau visi toksīni izraisa liekā svara rašanos, jo organisms tā iekārtos, ka viņš grib šo svešo vielu vai toksīnu, kas viņam ir kairinošs, ieslēgt tādā kā tauku spilventiņā, noglabāt tauku slānī. Un tādi smagie metāli, kas vairāk varbūt to izraisa, ir tieši arsens, svins un fosfors. Fosfors pie minerālu mēslos, pesticīdos arī ir daudz šī fosfora organismā saslimšana, aknu bojājumi, žults pūšļa bojājumi, aizkuņģis, jo, kā zinat, aizkuņģis ir arī vainīgs pie diabēta rašanās, ja ir traucēta stresiem. Stresi izraisa arī izmaiņas hipotalāmā, hipofīzē. Tie ir centrālie endokrīnie orgāni, kas atrodas smadzenēs. Un līdz ar to, ja tiek traucēta ilgstoši to darbība, hipotalāms ir tieši tas, kas, var teikt, arī nervu impulsus pārvērš endokrīnajās, viņš centrālais mūsu organisma vadītājs. Un tuvu pie šī hipotalāma arī atrodas tauku. Ar to, ja mums ir ilgstoši šie dažādie stresa stāvokļi, depresijas, tad var izmainīties arī hipotalāma darbība, un tas arī var ietekmēt to, ka mums rodas liekais svars. Pie tam šeit ir iespēja arī tādām izmaiņām uz otru pusi,
ka zūd šī ēstgriba un kad arī varbūt svars samazinās. Nu, protams, tas, kas vairāk arī visiem ir zināms, ir šīs hormonālās sistēmas bojājumi. Kā Inga arī minēja, daudzām sievietēm pēc bērniņa piedzimšanas mainās hormonālā sistēma, un viņi ļoti ātri uzņem svaru. Bet tas nav visiem, jo man, piemēram, bija otrādi. Es pēc bērna piedzimšanas tieši otrādi zaudēju svaru. Nezinu, kāpēc tā, bet tas vienkārši ir katram individuāli. Protams, arī hormonālā sistēma, tas ir vairodziedzers, tāpat šis hipotalāms, hipofīze, kas tātad pie viņa traucējuma var izraisīt svara uzņemšanu. Liekā svara tieši. Ir arī, kādreiz teica, ja atceraties, ka viduslaikos, piemēram, sieviete apēja tur lenteni, lai kristos svarā, un tas laikam arī tā bija, jo tas bojā arī viņas veselību. Bet ir citi infekcijas perēkļi, kā vīrus, kas veicina liekā svara uzkrāšanos, jo organisms tā kā cīnītos pret dažādām šīm saslimšanām, viņš uzkrāja rezerves, paaugstina organismā nepārtraukti glikozes daudzumu, jo tā ir ātrā enerģija, lai varētu cīnīties saslimšanu, un tas veicina arī šo tauku noglūsnēšanos jau dažādās vietās uz ķermeņa. Tā, Inga, varbūt tev kaut kas piebilstams, un tad varēsim skatīties tālāk. Mums ir jautājums komentāros no Kaspara, vai no nikotīna var rasties liekais svars, jo kad mana sievas māsa atmeta smēķēšanu, viņa pieņēmās svarā. Nu, šeit ir tas otrs, ka kamēr smēķēja, tikmēr jau ne, atmeta un pēc tam pieņēmās. Tāpēc, ka nikotīns arī ir viens no, kas tā kā nervu sistēmu ietekmē, atmetot smēķēšanu, noteikti viņai bija stress, gan tāpēc, jo smēķēšana ir gan nikotīns, gan pieredums, kas tā kā nomierina. Un atmetot smēķēšanu, viņai, protams, organisms bija stresā, izmainījās vielmaiņa, un tāpēc arī sāka pieņemties svarā. Atmetot smēķēšanu ir ļoti jāstrādā, tā kā jāpievērš uzmanību tam, vai cilvēks nesāk vairāk ēst, vai viņš varbūt tā kā sāk pieņemties svarā, un tad ir jādomā par dažādām diētām, vai arī dažādām šīm emocionālām, hormonu ražošanu, kas būtu tā kā pretēji tam, jo pie stresa, kā mēs arī vēlāk piemērā vienā redzēsim, kad tiek ražots pastiprināti kortizolu, šī ir viena no problēmām, kur daudz sievietes tā kā grib atmest, bet atmetot viņai sāk uzkrāties liekais svars, un viņa tā kā saka, nē, es tomēr turpināšu smēķēt, jo savādāk es pieņemos svarā. Bet tas nav tik daudz saistīts ar nikotīnu, kā tieši ar šīm izmaiņām. Gan dažādu orgānu izmaiņas sirds asinsvadu sistēmā, gan arī tieši psihosomātika. Tā. Es ceru, ka atbildēju, ja ne, tad varam vēl rakstīt jautājumus. Jā, es varbūt gribu no savas puses piekomentēt tīri praktiski, ja, ko tad mēs varam darīt ar biorezonanses ierīcēm šajā jautājumā, ja atmetat smēķēšanu, ja, un baidaties uzņemt lieko svaru, ir šāda ierīcīte, kas ir terapijas ierīce, ir redzama, ja. Tad terapijas ierīcē ir iekšā tādas programmas kā apetītes regulācija, ja. Tas nozīmē to, ka tiklīdz rodās tā lielākā ārā pēc ēšanas, ja, atmetot smēķēšanu, tad jūs varat likt apetītes regulāciju un ļoti labi sakārtot to apetīti atpakaļ. Otra lieta, ko Dzidra minēja, ka tas tātad ir stress organismam, ja, tad šīs nomierinošās vielas, kas ir arī kaitīgās vielas, ja, tiek organismam noņemtas nost, un tad organismam rodās stress.
Un šeit iekšā šajā ierīcē ir tādas programmas kā antistress, ja? Tad vispār programmas stress, ja? Kur ir sabūvēts iekšā dažādas programmas, lai nomierinātu ķermeni un ļautu viņam ātrāk adaptēties. Un trešā lieta, ideālā gadījumā, ja tāda opcija pastāv, ja, tad ir jau mērierīce, ja, tad respektīvi, ko Dzidra minēja, ka izmainās ļoti daudz teiksim, orgānu un sistēmu darbības, sirds asinsvadu sistēmas darbība, plaušu darbība, ja, ka tā tiek atmesta smēķēšana, ļoti daudz kas mainās ķermenī. Un, lai tas neizietu ārpus normas un nesākt uzkrāt svaru, ir ļoti labi, ja ir abas ierīces. Ar vienu ierīci mēs varam nomērīt visus ķermeņa datus, ja, tad kas notiek ķermenī tajā dienā, un ierakstīt. Tests ir ļoti īss, 1 minūtes laikā, un ierakstīt šādā ierīcītē, terapijas ierīcē iekšā jau autokompleksu, ko izstrādā pati programma, ja, tad iekšā mākslīgā intelekta programma jau izstrādā speciāli labāko algoritmu, lai organisms sakārtotos, un jūs vienkārši 1 minūtē ierakstiet iekšā šādā ierīcītē, uzliekat uz ķermeņa vai somiņā ieliekat, ja, tuvumā ķermenim, un sakārtojat jau ķermeni atpakaļ. Tādā veidā var ļoti saudzīgi regulēt organismu atpakaļ darboties tā, kā katram ķermenim ir tie dabīgie, stabilie rādītāji, kā viņam būtu jāstrādā, ja? Un tad, kad mēs vai nu metam no smēķēšanu, vai nu, teiksim, kaut ko strauji savā dzīvē mainam, vai ir kaut kādas, teiksim, saslimšanas, ja? Tas nozīmē, ka ķermenis vai nu strādā, kaut kādi orgāni strādā ārpus normas koridoru, vai nu samazināt to funkciju ir, vai nu viņa ir pārslodzē. Un to, ko tad mērierīce dara, viņa nolasa rādītājus visiem ķermeņa orgāniem un sistēmām, kuri ir tātad samazināta darbība, kura ir pastiprināta darbība ārpus normas, ja, un mēģina tātad atpakaļ dabūt viņus normā ar biorezonanses palīdzību, kas ir ļoti saudzīga sistēma, priekš tā, lai ietekmētu ķermeni, atgriezties strādāt dabīgā un veselīgā tajā stāvoklī, kas viņam ir nepieciešams. Nu, lūk. Otra lieta, ko es gribēju arī piekomentēt klāt attiecībā uz Kaspara jautājumu, ko viņš bija arī minējis, ka mans mērķis ir muskuļu masu uzņemt, un tā kā šodien vairāk mums ir tā kā palieko svaru, tad es iedošu savu algoritmu, kā es darītu tajā gadījumā, ja man būtu klients, kuram ir šāda veida mērķis, ja, tad ir grūtības uzņemt svaru, muskuļu masu. Tātad šeit arī būtu 3 lietas, ko es rekomendētu. Ja? Tad viens ir, kad ir šīs abas ierīces, ja? Ir gan mērierīce, gan ir terapijas ierīce. Kāpēc? Tāpēc, kad ja ir grūtības uzņemt svaru, tas nozīmē to, ka ir kaut kāda nepareiza orgānu un sistēma darbība visdrīzāk, ja, un ir nepieciešams, lai ierīce nolasa, kā strādā mūsu visi orgānu un sistēmas iekšā, ja, kopā 47, un tad paskatās, kuru strādā nepietiekami vai kuru strādā pārslodzē, un paregulē to visu atpakaļ. Ja. Tad ar otru ierīci mēs ierakstam autokompleksu, kur jau tiek regulēts atpakaļ tie orgānu un sistēmas normālā darbībā, kuri ir ārpus normas. Ja? Kāpēc šī ir terapijas ierīce? Tas ir līdzīgi kā fizioterapija, kā fiskultūra zālē, ja? Ka tas nenotiek vienā dienā, tā nav brīnumierīce, kad jūs tā kā uzliekat un vienā dienā viss notiek, izņemot kaut kādi varbūt citi gadījumi kā iesnas un tādā garā, tad, protams, var uzreiz dabūt rezultātu. Bet ja tā ir tāda ilgstoša problēma, kad ilgstoši, teiksim, ir bijis grūtības uzņemt svāru vai jau kaut kāda iedzimtība, ja? Tas nozīmē, ka jau ir iedzims, ka strādā kaut kādas lietas citādāk. Tad tas būs ļoti ilgstošs darbiņš ar savu ķermeni, līdzīgi kā sporta zāle, ja? Mēs nevaram vienā dienā uzaudzēt lielus muskuļus. Tam ir vajadzīgs laiks, tāpatās arī šiem iekšējiem orgāniem, viņiem ir vajadzīgs laiks, lai viņi iemācītos strādāt atkal tā, kā ir nepieciešams dabīgi normas koridorī.
Ja, un tātad mēs strādājam ar autokompleksiem. Otra lieta, protams, bez kā šeit nekādīgi nevar, tās ir olbaltumvielas. Ja? Tas nozīmē to, ka ja vīrietis grib uzņemt daudz muskuļu masas, viņam būs jāēd daudz olbaltumvielas. Ja? Tā tāda liela olbaltumvielu diēta, vai kā mēs varētu to saukt, ja? Jo tikai ar aparātu muskuļi neuzaugs, ja? Tā nav datorspēle, kā saka, ja? Kurā mēs varam visādas brīnus dabūt gatavs. Tā ir fizika, un fizikā muskuļi tātad viņiem vajadzīgs daudz olbaltumvielas, daudz proteīnu. Tas nozīmē speciāli tātad jau diētu pielāgotu, lai varētu šos, kā saka, muskuļu masas apmērus sasniegt. Un trešā lieta, bez kā arī nekādīgi nevar, tie ir speciāli treniņi muskuļu masas audzēšanai. Ja? Tad tās ir 3 lietas. Protams, kā saka, var darīt tikai pēdējās 2, ēst daudz olbaltumvielas, protams, sabalansēt šo diētu vajadzētu, ja? Plus muskuļu masas audzēšanas treniņus. Bet, ja ir ļoti, teiksim, ja ķermenis strādā citādāk nekā standarta ķermenis, tātad ne normas koridorī, bet ir kaut kas pātrināts, kaut kāda vielmaiņa, tad noteikti būs vajadzīgs tātad biorezonanses ierīces, ar kurām mēs varēsim saregulēt atpakaļ ķermeni tajā darbībā, lai būtu vieglāk uzņemt šo muskuļu masu. Lūk, tas tā kā komentārs tieši vairāk par to jautājumu, kas bija aktuāls. Kasparam. Vēl klāt, tad Kaspars man arī piekomentējis, kāda cena ir ierīcē. Jā, tātad, protams, ierīces nav super lētas, jā, bet viņas arī nav super dārgas. Atkarībā no tā, cik, kā saka, vērtīgi ir jūsu problēma. Jo vērtīgāk jūsu problēma, jo lētāks ierīces. Jā. Viss ir vērtībā, viennozīmīgi. Un, protams, ka to var lietot ne tikai jūs, bet arī ģimene. Jūs varat draugam aizdot, tad, kad jūs sakārtosiet savus jautājumus. Lūk, šī ierīcīte, kas ir mērierīce, ir dažādas versijas. Šī ir no vidēji aktīvajām versijām, ir arī, kā saka, jaunākas versijas, jāreķinās aptuveni 1200–1300 eiro uz vienu ierīci. Atkal jāskatās, protams, kāda komplektācija jums ir labāka. Un šī ierīcīte ir jāreķinās ar, man liekas, bija 800–900 eiro. Bet ir arī lētāks un arī ir dārgāks. Tā kā jāskatās, kas jūs tieši interesē, un tad jau tālāk var jau, kā saka, piemeklēt maksimāli izdevīgāko un labāko risinājumu jums. Tā kā, Kaspar, vienkārši, ja tev interesē dziļāk iepazīties ar ierīcēm un noskaidrot, cik precīzi tev tas labākais risinājums būs, ja, droši raksti vai nu man, vai nu Dzidrai, un tad jau, kā saka, dziļāk varam satikties, parādīt, apskatīt, izrunāt, ja, un saprast, kas tad derēs tev vislabāk. Lūk. Labi, tā. Jā, varbūt vēl komentējot klāt pie Dzidras slaida, man uzreiz patīk tāds piemērs dot par biorezonanci. Piemēram, tātad pārmērīga ēšana, psihosomātika. Ja? Kā jau es minēju, kad ar biorezonanci, ko mēs varam darīt, mēs varam likt iekšā antistresa programmas, kas ļoti labi regulē nervu sistēmu, kā arī apetītes regulācijas programmas. Ja? Ja ir kādas vielas trūkums, tur gan, es varu teikt pēc savas pieredzes, kad aparāts neko jums neizdarīja, ja, jo, ja tā viela trūkst, jums viņi ir jāuzņem, ja, tāpat kā olbaltumvielas muskuļiem, uz salātiem diez vai to varēs uzņemt, kaut gan, ir alternatīva spirulīna, kā olbaltumviela veģetāriešiem un vegāniem. Es pat lietoju spirulīnu, premium spirulīnu no Koraļu klubā, ļoti laba, ļoti augsts kvalitātes, tā ir alternatīva olbaltumvielām. Kā arī, protams, piemēram, sievietēm var pateikt pēc savas pieredzes, ka ļoti, ļoti, ļoti būtisks ir D-vitamīns. Ja D-vitamīns ir nepietiekams, būs ļoti grūti atbrīvoties no liekā svara. Bieži vien tieši D-vitamīns, tā kā viņš ietekmē vielmaiņas procesus, un mūsu platumgrādos tiešām ir ļoti zemā līmenī, ir ļoti svarīgs pie tā, lai svars būtu normāls. Ja? Tad respektīvi, ir D-vitamīna analīzes un atbilstoši ir
jāuzņem D vitamīns priekš normas. Tas ir mana pieredze. Kā arī dzels, ja sievietēm bieži vien dzels trūks, kā piemēram arī man, tad jāsako līdz dzels līmenim asinīs, ja viņš ir zem normas, tad arī, protams, kad dzels pārnēsā, kā saka, dzels palīdz pārnēsāt organismā skābekli, un ja nav pietiekami šī resursa, tad arī visi procesi ļoti lēni notiks, un līdz ar to arī ķermenim būs ļoti grūti atbrīvoties no liekā svāra. Nu, lūk, atkal tāda lieta no manas puses, no manas pieredzes. Kas iet runa par toksīnu uzkrāšanos kā smagie metāli, tad tad mana pieredze ir tāda, ka tad, kad organismā ir kaut kādas toksiskas vielas ļoti daudz, tad ko viņš dara? Viņš ņem tātad tauciņus un kapsulē to tauciņos. Ja? Tas nozīmē, viņš prasa jums vairāk ēst visādus oglehidrātus, visādus taukus, ja? Jo viņš vienkārši ir panikā, viņš saka, ka Dievs, kur man šito visu draņķi bāst, ja? Un tad respektīvi viņš mēģina kapsulēt iekšā tajos tauciņos. Ja? Kā rezultātā rodās apetīte pret oglehidrātiem, pret taukiem, jo ķermenis vienkārši uzgrib glābt. Un viņš vienkārši to visu uzkrāj ķermenī tauku formā, jo tauki ir visdrošākais veids, kā kapsulēt visādas kaitīgās vielas. Un tur, kur jums krājās tie tauciņi, tad tajās zonās tur visvairāk ir sakrājies visādi draņķīši, ja? Tie var būt smagie metāli, tie var būt viskaut kas arī cits. Un rezultātā ir tā, kad, lai no tā atbrīvotos, ir jādabūna ārā arī, kā saka, tās visas indīgās vielas, vai nu mazāk jāuzņem, vai nu jādzer kaut kādu, piemēram, es iesaku dzert sorbentus, kas ir tāda veidas dabas vielas, kas sasūta sevi iekšā šos toksīnus. Jā, kā piemēram no koreļu kluba, es varu teikt, tā ir alfa-alfa, vai tas ir premium spirulīna, kas arī kā sorbents var daudz ko sasūkt sevi iekšā un palīdzēt ātrāk izvadīt ārā. Jā, jo savā sanāks tā, ka, piemēram, sākam tievēt, jā, un pēc tam atkal uzņemam svaru atpakaļ, jo ķermenis jau nav muļķis, jā, viņš jau meklēs to veidu, kā tad tu atkal dabūt atpakaļ, jā. Nu, lūk, ja mums ir tāda kā, piemēram, orgānu saslimšanas, tad šeit es teiktu, ka bez biorezonanses ierīcēm būs ļoti pagrūti, ja, jo tad ko darīs biorezonanses ierīce, līdzīgi kā ar šo muskuļu masas uzņemšanu, tad nolasīs, kā strādā katrs jūsu orgāns un sistēma, un tad terapijas formā pakāpeniski ar autokompleksiem regulēs atpakaļ jūsu orgānu darbību, ja. Cik ātri tas notiks, ļoti atkarīgs no jūsu ķermeņa, ļoti atkarīgs ir, cik ilgi šī problēma ir bijusi, ja, bet tā ir tāda jauna, moderna iespēja, ko mēs varam izmantot, lai sakārtotu savu ķermeni atpakaļ. Ja. Kādreiz tas nebija iespējams, mums vienkārši bija jāsamierinās, ko mums teica parasti ārsti un dažādi speciālisti samierinies, tā ir tava iedzimtība. Ja. Tad, mūsdienās es gribu teikt, ka jau ir iespējas daudz ko darīt, tā teikt, pret savu ģenētiku, varētu tā to saukt, jā. Un sākt kārtot un risināt organismā daudzas lietas kopā. Protams, ir jāsako līdzi, cik kalorijas jūs pārēdat, ja, protams, jūs visu laiku pārēdīsiet dubultā kalorijas, liekā svara gadījumā, tad, būs ļoti pagrūti, ja atgriezties tajā svarā, pat tiks viss sakārtots fizioloģiski, jūs vienalga ķermenim pa daudz šīs kalorijas dosiet, un viņš viņas vienkārši uzkrās. Tur, kā saka, bez mīkstiem spilventiņiem neiztikt, ja? Bet ja jūs liksiet kopā zināšanas par uzturu, ja, kopā ar biorezonanci var dabūt fantastiskus rezultātus. Kas attiecās par uzturu, protams, atkal šeit čatiņā iet iekšā apetītes regulācijas programma, ko mēs varam izmantot šajā ierīcē, jo, protams, skaidrs, ja gadiem jūs esat pārēduši kalorijas, tad būs kāds laiks jāpastrādā, lai to apetīti saregulētu atpakaļ, jo, tas, ko es arī bieži vien saku, ķermenis ir ieraduma būtne, tad viņam patīk režīms, ja viņam visu laiku tiek dots tur vairāk, kāpēc, lai neņemtu vairāk, ja? Un, protams, ka ir jāparegulē viņš atpakaļ, ja? Lūk, hormonāla sistēmas bojājumi, šeit arī čatiņā, protams, biorezonanses ierīce, ja, bet ideālā gadījumā, ka ne tikai ar šo terapijas ierīci jūs strādājat, bet jūs strādājat arī ar mērierīci, jo
Nav, tā kā daudz no jums nezina, ka hormonālā sistēmā ir iesaistīti daudzi orgāni. Tas nav tikai olnīcas, jā, vai tur aizkuņģis, tur var būt dažādas, teiksim, nobīdes no normas dažādos hormonālos orgānos. Un, lai nebūtu tā, ka jūs tikai strādājat ar vienu, jā, bet tur tas, kā saka, dators, kas to visu regulē, ir augšā, jā, bet pie tā jūs netiekat klāt tikai tāpēc, ka jūs strādājat ar kaut ko citu, tad vislabāk ir, kad ar mērierīci jūs visu nolasat, visus ķermeņa datus, kā strādā hormonālie orgāni. Un ar autokompleksu jūs ierakstāt iekšā, un autokompleks regulē atpakaļ šos hormonālos orgānus. Ja? Atkal, protams, ka gribu minēt, ka ierīce nav brīnums, ja? Tādā ziņā, ka viņš uzreiz jums vienā dienā visu nesakārtos, ja vienkārši tas nav bijis pēkšņs gadījums. Ja? Bet tas ir ilgstošs gadījums, tad hormonālā sistēma ir tā sistēma, kura ir visjūtīgākā, un viņu ļoti ilgi jāregulē atpakaļ. Bet galvenais jau ir tas, mūsu mērķis ir pastāstīt, ka ir šāda veida iespējas. Ja? Jūsu izvēle pamēģināt, nepamēģināt, darīt, nedarīt, ja? Bet mūsu mērķis ir vienkārši iet un stāstīt, ka šādas iespējas pastāv, ka ir šāda veida unikāls ierīces, ar kurām var ļoti daudz ko panākt savā ķermenī, risināt, ja? Jā, viņas nav paredzētas visam, jā, tas nav, kā saka, burju nūjiņa, ar ko vienā dienā visu atrisināt, ja? Bet tas ir instruments, ar ko pakāpeniski var panākt ļoti vērā ņemams rezultāts savā ķermenī. Un tāds ir mans mērķis to parādīt. Par infekcijas perēkļiem gan es varētu ļoti daudz runāt, ja man liekas, tā ir vesela milzīga tēma, kāpēc viņi rodās, no kurienes rodās. Es domāju, mēs dzirdat tur smalkāk varam pakapāt dziļāk, ja, bet ja jums ir abas ierīces, tad arī ar šiem infekcijas perēkļiem būs daudz vieglāk tikt galā, jo autokompleks ļoti daudz ko izstrādās jums klāt un paregulēs visu to, tā, lai tie infekcijas perēkļi sāk mazināties. Ja. Protams, tur var dziļāk rakt, vai tie ir mikroorganismi, parazīti, kā moderni mūs tagad viņus sauc, jā, vai tās ir, piemēram, nepareizas gremošanas sistēmas darbība, jā, bet ja jums ir abas ierīces, tad paregulēt gremošanas sistēmas darbību pareizi, infekcijas perēkļi sāk samazināties, jā. Kā arī, ja izvada orgāni sāk strādāt ļoti labi, tad arī ar daudziem parazītiem viņi tiks paši galā un viņus izvadīs ārā. Nu, tad, respektīvi, ja ir abas ierīces, tas ir tāds kombo manā izpratnē, jā, ar ko var jau, man liekas, 80% problēmu parisināt. Ja? Tālāk jau tas, kas paliek, tur jāskatās smalkāk, ko tur lietas labā darīt. Nu, lūk, jā, tā, pastāmies, vai mums ir jautājumi. Aha. Man vairāk prasās pēc salda. Jā, jautājums no Kaspara. Viņam prasās vairāk pēc salda. Varbūt Dzidra var kaut ko iekomentēt. Nē, es domāju, ka daudz šeit nevar neko iekomentēt. Viņam prasās pēc salda. Es arī pazīstu daudz cilvēkus, kas ēda Es domāju, ka Kaspars varētu tomēr izdomāt, un tā kā viņš daudz komentē, tad viņam arī varbūt būtu šī bezmaksas konsultācija un sazināties ar Ingu vai ar mani un atnākt uz individuālu konsultāciju, jo šeit tiešām būtu jāuztaisa tests, jāpaskatās, kas organismā varbūt trūkst, kas ir par daudz, un tad arī varētu runāt konkrētāk. Jo tikai no kaut kā, paņemot kaut ko vienu, mēs varam arī ir parazīts, kas varbūt rada šo vēlmi pēc saldumiem, bet tas varbūt arī daudz kas cits. Līdz ar to es tā domāju, ka jā, ka varbūt pēc šīs tiešraides vai vēlāk Kaspars var uzrakstīt, kam viņš vēlas, vai Ingai vai man, un mēs varam sarunāt. Un tad varētu izprasīt vairāk jautājumus un uzreiz arī atbildēt. Bet vislabāk uztaisīt testu, un tad arī šī konsultācija būtu pilnvērtīgāka. Un kā jau Inga pirms tam minēja, ka aktīvākajām un komentētājām viņa būs pa brīvu. Vai ne, Inga? Jā, tieši tā, ka izskatās, ka Kaspars mums patreiz līderos uz bonusu. Jā, varbūt kāds grib ar Kasparu sacensties, ja tā ziņā droši.
Jā, bet patreiz izstāsta, Jā. Kaspars mums ir visaktīvākais. Nu, lūk, es varu pielikt klāt kaut ko par saldumiem no savas pieredzes. Jā, tad ļoti bieži cilvēkam ir tendence uz pārlieku saldumu ēšanu, tieši tāpēc, ja kaut kas nestrādā pareizi organismā, cukurs ir ātrākais veids, kā uzņemt enerģiju. Jā, it sevišķi smadzenes ir arī ļoti rīgas. Jā. Un tāpēc ir tā, ka, ja kaut kas grūtāk pārstrādājas ķermenī, tad smadzenes vienkārši sūta signālu, dod man cukuriņu, tas ir ātri, ja? Bet, nu, saprotiet arī to, ka tās ir tukšās kalorijas, ja? Tad saldumi, tās ir tukšās kalorijas, un, nu, protams, ir arī alternatīvi saldumi, ja? Kur kaut kas ir vērtīgs iekšā, bet ja mēs ēdam tur kā saka, cepumi, šokolādītes un visas šitās lietas, jā, nu, šokolāda arī kā daļēji, bet lielākoties tās tukšās kalorijas. Ko tas nozīmē? Ka, jā, enerģiju mēs uzņemam, bet ķermenim ir grūti atjaunoties un arī uzaudzēt muskuļus, jā, no šokolādītēm būs ļoti grūti. Nu, lūk, tāpēc ķermenim, lai uzaudzētu muskuļu masu, ir vajadzīgas olbaltumvielas, un patiesībā arī sievietēm, lai būtu skaista ādas, sabalansētas, kā saka, ķermenis, ne tikai, kā saka, tievs un nošļucis, jā, bet tievs un sportisks, jā, tad arī būs vajadzīgs daudz olbaltumvielas, daudz dārzeņu šķiedrvielas, jā, un pavisam nedaudz tie tauki un pavisam nedaudz tie cukuri. Un tad patiesībā var ēst daudz un dikti, bet būt labā formā. Jā, tā kā sportiski treniņi ir vajadzīgi, lai tie muskuļi uzaug, jā. Jo, ja mēs tikai vienkārši tievēsim un netrenēsimies, tad tur būs vienkārši nošļūts tievs ķermenis, jā. Bet, ja mēs gribam smuku, tvirtu ķermeni, tad arī tam visam ir jābūt kombinācijā. Tad pats aparāts tikai, kas saka, ķermeni diez vai uztrenēs, jā. Tas nav tā kā kaut kāds masieris, jā. Nu, lūk, bet, ja ir kaut kāds nobīdes no normas, jā, tad, vai, piemēram, šajā gadījumā, ka pārāk liela kāra pret saldumiem, tā ir apetītes regulācija ar šo ierīci, jā, un gremošanas sistēmas regulācija visdrīzāk, ko var likt arī atsevišķi, vai ideālā gadījumā ar mērierīci nolasam datus ķermenim un ierakstam autokompleksu, kas kopā aizņems mums pāris minūtes, bet tas būs visefektīvākais veids, kā sakārtot gan vienā galējībā, ja, kad mums ir grūti uzņemt šo svaru, un otrā galējībā, kad atkal mums, kas saka, gribās novest, bet kaut kā nesanāk, ja. Nu, lūk. Jā, nu, ko iesim tālāk prezentācijā, paskatīsimies. Jā, Dzidra, reku mums prezentācijas turpinājums. Jā. Nu, šeit ir tāda neliela sadaļas, ko mēs varam redzēt testā. Ne tikai to, ka testēšanas aparātu mēs ļoti labi varam sekot līdzi visam, kas mums trūkst organismā, vitamīnu, minerālu vielas, arī aminoskābes, ja viņas trūkst, viņas ir uzskaitītas un arī tie. Un, kā jau Inga arī iepriekš minēja, ir šī 47 orgānu stāvokli, mēs redzam, vai viņš strādā normas koridorī, vai arī ir jau kaut kādas novirzes. Redzam arī, protams, to, vai ir šīs toksiskās vielas, gan toksiskās vielas, kas ir pesticīdi, smagie metāli, un arī uzskaitīts, kādi smagie metāli, varbūt arī zāļu atliekas, vai ir, nu, tātad daudz šos rādītājus redzam. Redzam arī to, vai mūsu organismā pietiekoši ir ūdens. Reizēm mēs dzeram daudz. Es patiesi taisīšu testu cilvēkiem, kas dzer daudz ūdens, bet viņiem labi varbūt nestrādā, un viņš ūdeni dzer, bet arī izveda uzreiz ārā, vai arī viņš uzkrājas tūsku veidā, un līdz ar to nepietiek orgāniem, kā tur nierēm. Pāris minūtēs uztaisot testu, mēs uzreiz jau redzam, kas notiek mūsu organismā. Un redzam arī, pret ko ir reaktivitāte, kas ir līdzīgi kā cilvēki domā par alerģijām, bet tas ir reaktivitāte tieši, ar ko organisms netiek galā. Viņam nav šī uzreiz reakcija varbūt tāda izteikta, bet
šīs vielas, tās var būt gan pārtika, gan arī tur kā suņu spalvas vai putnu spalvas vai dažādas citas krāsas, nu, dažādi. Un viņš tātad netiek galā ar, ar to uzdevumu, kas viņam ir jādara. Tātad. Un šeit es varu pieminēt arī pati nesen, tomēr vadoties pēc tā, ka man reaktivitātē visu laiku parādās reaktivitāte pret lipekli, pret kviešiem un dažādiem šiem cietas produktiem. Nu jau apmēram nedēļu sapratu, ka man jāmēģina. Kas satur šo lipekli, un jā, par tiešām dīvaini, bet mana gremošanas sistēma, ar kuru es ar aparātu strādājot, viņu it kā daudz maz arī regulēju, un domāju, ka, nu, organisms saregulēsies, un šis svars varbūt man tomēr samazināsies, jo gribas nedaudz viņu samazināt. Nu, tā visu laiku svārstījās, un tagad es domāju, ka, ja mēs neizanalizējam visu, un patreiz izskatās, ka izslēdzot šos produktus, pret ko man ir reaktivitāte, mans svars arī tā kā normalizējas. Jau ir jūtami rezultāti, jau pa kādiem 3 centimetriem šis apkārtmērs samazinās. Jā, varbūt Inga piebilsti no sevis kaut ko, un tad iesim tālāk ar šiem testiem. Nu tā, mums ir jautājums, nu, Kaspara, tas, ka man ies ķermenis, tas varētu būt, ka trūkst D vitamīns. Varbūt, Dzīdra, tu sākumā komentē, tāpēc nu, es varbūt savu pieredzi. Es reizēm nedzirdu, ko tu saki, varbūt atkārto. Tas, ka man ies ķermenis, tas varētu būt, ka trūkst D vitamīns jautājums. Jā, kaut gan internets man it kā ļoti labs, bet reizēm šie sakars man pārtrūkst. Es saprotu, tu gribēji, lai pa vitamīniem pastāst vairāk. Nē. Jā, jautājums bija no Kaspara, vai tas, ka viņam nies ķermenis, vai pie tā varētu būt D vitamīna trūkums? Nu, to es nekādīgi nevaru pateikt, vai tas ir no D vitamīna trūkuma. D vitamīns ir tas, kas piedalās daudzos procesos. Protams, tas var. Nu, arī zinu, daudz cilvēks pie manis ir griezušies šo 4 gadu laikā. Ir nācies saskarties arī, nu, sievieti gan vairāk lielākos gados pie 70, 80, kurai, nu, ja tam jau viņai arī iegādājās šo aparātu, Life Balance, ko Inga rādīja, tāds kā telefoniņš. Un lietojot šo aparātu, viņa tika ar niezi galā. Tā, nu man kaut kur Dzīdra pazuda pavisam. Nezinu, kā jums, bet manā galā kaut kur skaņa pazuda. Varbūt es došu savu komentāru par šo jautājumu.
var teikt tā, ka nu, tie cēloņi tiešām var būt ļoti daudz un dažādi. Es drīzāk teiktu, ka D vitamīns šādas lietas nevajadzētu viņam ietekmēt. Drīzāk es teiktu, ka tas varētu būt, piemēram, kaut kādi mikroorganismi uz ādas. Tā var būt kaut kāda alerģiska reakcija, kaut kas organismā nepārstrādājas, un viņš met šo niezi uz ādas. Ja? Tāpēc šeit ideālā gadījumā, protams, būtu ņemt testu, ja, tad uztaisīt testu ar biorezonanses ierīci, un bieži vien šādos testos var redzēt, kādi mikroorganismi dzīvojās uz ādas. Ja, jo šeit aprāts ir interesants ar to, ka viņš ne tikai parāda, kādi mikroorganismi ir sastopami organismā, bet kurās zonās viņi ir. Ja, un šeit parasti būtu jāskatās, kas atrodas uz ādas. Un tad, protams, var speciāli strādāt jau ar šo mikroorganismu un mēģināt no viņa atbrīvoties ar antiparastāro antenu, kas ir šajā ierīcītē iekšā. Nu, lūk. Ja tās ir gremošanas sistēmas problēmas, tad ir kaut kas, kas nepārstrādājas organismā. Tur ir divi varianti. Ir vienkārši var pastrādāt ar gremošanas sistēmas regulāciju un var arī paskatīties, ja speciāls veselības testā ir iekšā sadaļa, kas ir organisma reaktivitāte, kurā var redzēt uz ko varētu būt šīs reakcijas. Ja? Parasti viņš arī raksta aprakstošā daļā, ka, piemēram, uz tādiem produktiem vai vielām varētu būt, piemēram, ādas nieze. Un tad mēs saprotam, ka šeit ir tieši tā problēma, un mēs varam izslēgt šos produktus no, vai vielas, ja kādreiz tās ir kaut kādas vielas, kādreiz tie ir produkti, no sava ēšanas raciona. Un tādā veidā var ļoti, kā zinot, var ļoti ātri atbrīvoties no cēloņa, kas nu, vai no sekām, ja, kas tur tik ilgstoši jūs ir mocījuši. Tā kā tie cēloņi var būt daudz un dažādi, un parasti, kad uztaisa šo mērījumu ar mērierīci, var ļoti daudz ko ieraudzīt un jau ar daudz ko sākt strādāt. Nu, lūk. Tā, skatos, Dzidra mums atslēdzās, tā tūl mēģināsim pievienot Dzidru. Ok. Kaut kas Dzidrai tur noraustījās, un es skatos, ka Dzidra mums atslēdzās. Ja? Kamēr Dzidra slēdzās klāt, es pabīdīšu jaunu slaidu uz priekšu. Ja? Kā jūs šeit redzat, arī šajā slaidā, ka ir ļoti daudz informācijas, ko var saņemt testā, bet es gribētu tiem vienkāršiem lietotājiem teikt, nesatraucieties, jā, tad respektīvi, ja jūs neko no tā nesaprotat, jums no tā arī nav jāsaprot, jūs varat vienkārši likt autokompleksu, kas ir vienkārši programma, ko izstrādā tad mākslīgā intelekta programma, kura ielādējumi ir šādā ierīcītē, un vienkārši likt uz ķermeņa un ar savu ķermeni strādāt. Nu, lūk, tā kā tas nav tik sarežģīti, kā tas izskatās, bet tiem, kam interesē, kas lācītim vēderā, ja, tā teikt, nu, pēdiņās, protams, ja, kā man, protams, ka patīk visu šos datus pētīt, analizēt un daudz smalkāk jau pie tā strādāt. Vai arī, piemēram, ja mūs skatās kāds veselības speciālists, kurš strādā ar saviem klientiem, ja, tad tas arī palīdz jau daudz precīzāk un foršāk palīdzēt saviem mīļajiem klientiem sasniegt rezultātus, vienalga, vai tā ir tievēšana, vai kaut kas cits, bet es zinu, ka ir ļoti daudz kompānijas, kas strādā tieši ar klientu tievēšanu, un parasti vienmēr no 1 no 10 cilvēkiem ir tāds, kuram tu visu dod un nekas nesanāk, ja, un nekas nestrādā. Un tad šāds aparāts var ļoti labi palīdzēt tieši to grūto klientu, kas saka, palīdzēt viņam un dabūt rezultātu. Ja? Tā kā veselības speciālistiem arī šādas ierīces, manuprāt, ir vienkārši zelta vērtējumi. Nu, lūk. Tā, Dzidra mums ir atpakaļ. Dzidra, vai tu mani dzirdi? Jā, dzirdu, jā, esmu atpakaļ. Okay. Super. Ejam tālāk. Reku nākamais slaids. Jā, jo šajā testēšanas ierīcē ir vesela sadaļa tieši par ķermeņa masas indeksu. Es šeit neieliku, bet arī pēc svara un garuma tiek aprēķināts šis ķermeņa masas indeks un arī pateikts, vai cilvēkam ir normāls svars, vai arī svars jau tā kā sāk veidoties liekais svars un arī šīs pakāpes, cik tālu. Pie tam tiek
kurai tā tad vajadzētu vai nu veikt kaut kādu korekciju, vai nopietnu korekciju, vai nelielu korekciju, vai vajag dzert vairāk ūdeni, varbūt tieši šai sistēmai trūkst, un tas ir par iemeslu, kāpēc veidojas šis liekais svars. Un šis apraksts ir gan cilvēkiem ar lieko svaru, gan cilvēkiem ar samazinātu svaru. Varbūt nākošā slaidā tur vēl ir parādīts, ko mēs tur redzam. Jā, kā redzat, ja, šeit. Aha. Ķermeņa masas indeks, tā tad nav tie cipariņi, vienkārši tas apjoms bija tik liels, ka nevarēja iekapēt, bet tātad par šīm orgānu sistēmām tiek parādīts, kurā orgānu sistēmā nevajag korekciju, tātad nevajag uztraukties, ka šī sistēma strādā it kā normāli, bet ir sistēma, kurā vajadzētu veikt kaut kādu korekciju. Aptaukošanos vai liekā svara tātad uzkrāšanos un arī apraksts, kas to varētu ietekmēt. Nebūs tik konkrēti tieši par šo cilvēku, bet katram cilvēkam tomēr šis apraksts atšķirās un tiek piedāvāt vairāk varianti, kāpēc varētu būt šis liekais svars. Un tad jau cilvēks arī pats apmēram saprot, kas viņam izraisa varbūt šo lieko svaru, kas viņam traucē. Un ir arī ieteikumi, ko vajadzētu darīt. Vai nu vairāk fiziskā slodze, vai vairāk varbūt ūdens dzeršana jāpiesako līdzi, vai viņš tiek lietots. Reizēm arī aprakstā ir, ka vajag varbūt vairāk pievērsties šīm vitamīniem, minerālvielām, aminoskābēm. Līdz ar to cilvēks, ja viņam interesē, viņš var šajā sadaļā atrast daudz interesantu, kas palīdzētu viņam tajā kompleksajā darbībā, liekā svara zaudēšanai. Jo tā patiešām ir kompleksa darbība. Tas nevar būt tikai aparāts viens pats to neizdarīs. Viņš palīdz. Vai tie ir šī hormonālā vai orgāna vai citas izmaiņas, un arī dos padomu, kādā veidā mēs varam pie savas svara strādāt. Skatījos arī, ja bija tā kā samazināts svars, redzēju arī pie normāla svara, arī ir šie apraksti, kad piemēram, ziemas periodā un rudenī varētu uzņemt vairāk kilogramus, un šajā periodā būtu vairāk jāpieseko. Tātad ļoti daudz vērtīgu padomu mēs varam ieraudzīt, ja mums ir šāds aparāts, un mēs varam taisīt sev testu. Pie tam regulāri patestēt, un arī ierakstīt iekšā kā jaunus kilogramus, vai viņi nāk klāt, vai viņi iet nost, un atkal saņemt jaunas rekomendācijas, ko darīt. Ja Ingai nav ko piebilst, mēs varam arī skatīties tālāk, jo mums vēl diezgan daudz slaidi jāizskata. Jā. Ejam tālāk. Jā, šeit tieši, jā, redzat, ir šis tātad normālais svars laikam. Apraksts par to, ko es jau stāstīju, kad viņš vairāk varbūt organisms uzņems svaru, kad jāpieseko. Un, jā, es domāju, ka es šo jau izstāstīju. Ejam varbūt vēl tālāk. Jā, mīļie, ko es gribēju vienkārši piebilst klāt, ja, ka tad šis ir papildus funkcija tieši attiecībā uz lieko svaru, kas ir iekšā mērierīcē. Ja. Tad, par ko es iepriekš stāstīju, tā jau ir tā kā bāze, un šis jau ir tā kā konkrēti jau papildus produkts, feature, ja. Tieši tiem, kam ir aktuāli liekā svara jautājumi, var daudz detalizētāk jau strādāt šeit. Jā, es
Es saprotu, ka es Zini, pa ko Dzidra, brītiņam es domāju, pazudu. varbūt tās mēs varam sataisīt otro daļu, kad mēs runājam, turpinam runāt par lieko svaru, jo es skatos, mums vēl palikuši puse no prezentācijas, un nu, šīs tēmas arī tādas visnotaļ lielas. Varbūt mēs sadalām divās daļās, jo mēs jau stundu runājam, kad vienkārši Mhm. bija daudz jautājumu, un tāpēc arī mēs te ilgi aizpļāpājāmies, jā, un kas ir forši, ka ir daudz jautājumu. Jā. Uztaisam varbūt sestdienu otru daļu. Jā, mums bija paredzēts nākamais webinārs sestdien, bet varbūt tad mēs taisam otru daļu pa lieko svaru. Uh, Nu, jāskatās, jā, mēs varam ātri arī iziet šiem cauri. Ir tā, ka mēs pārcēlām, mums sestdien nav, mums ir nākoša pirmdiena. Nu jā, nu tad mēs varam nākamā pirmdien taisīt pa lieko svaru turpinājumu, jo vienkārši šis būs uz ilgi. Jā, būs, man liekas, vēl Jā. 6 slaidi, tas nozīmē vēl vesela stunda. Aha. Jā, nu jā, nē, vienkārši tās virsnieces es biju izņēmusi ārā, jo par šo lieko svaru ir ļoti plaši. Tur var ņemt to vairogdziedzeri, centrālo nervu sistēmu un daudz, daudz, daudz pa katru orgānu atsevišķi. Šis bija vienkārši tāds neliels piemērs domāts ātri izietiem 3 slaidiem cauri, bet mēs varam arī nākošā reizē lēnām varbūt apskatīt. Jo viņš vienkārši kā piemērs izrauc tā kā no vispārējā tā konteksta, kas plašā. Mhm. Nu, ko, nu, tad mēs, kā saka, turpinam pirmdien 12. Jā, par liekā svara tēmu, jo, kā jūs redzat, tēma ir ļoti plaša, un es domāju, ka jau ļoti vērtīgi, ko mēs apskatījām līdz šim, un ka te jau ir tāds, kā saka, tīzers, neliels ieskats, kas būs tālāk, jā, un es domāju, tālāk būs vēl interesantāk, tā kā tiekamies pirmdien 12. Jā, paldies Uh, visiem, kas ar mums šodien bija. Es došu vārdu citu, jā. Paldies visiem no manas puses, kas ar mums šodien bija. Kas skatīsies, kas skatījās, kas saka, skatās šajā brīdī. Liels paldies jums! Man bija ļoti interesanti, kad bija daudz jautājumu un bija forša diskusija par to. Jā, Dzidra. jā, es to roku pacēlu, tāpēc, ka mm, es pievienojos ne no mājām, bet no labām telpām, kur es tieku iekšā 12. Šodien tiku ātrāk, bet tāpēc gribēju teikt, ka varbūt aicinām cilvēkus 15 pāri 12. Nu, lai viņi tā kā neuztrauc, ja es pirmdienā netikšu iekšā laicīgi, tad mēs, kamēr saslēgsimies, tas būs 15 pāri 12. Par to es gribēju tā kā piebilst. Jā, varbūt vēl kaut ko gribēju piebilst, vai mēs šodien beidzam. Es tevi īsti nedzirdu. Nu, saki kādu atvadu runu, kā saka, mēs varam beigt, jo man pašai tagad jāskrien tālāk. Jā, Jā, es labi, ilgāk labi. nevaru. Tiekamies Jā. pirmdien, bet, nu, saku, varētu būt 10-15 minūtes pēc 12, kamēr mēs pieslēgsimies, lai cilvēki zina, kad droši var mūs tajā laikā skatīties. Un par lieko svaru parunāsim, sagatavojot jautājumus, un tad būs labāka runāšana arī mums. Jā. Tā! Tā.